Vainīgus par visam likstam mūsu valstī esam pieraduši meklēt saimā vai valdībā. Bet arī pašvaldības ir atbildīgas, piemēram, par ceļu kvalitāti, siltumenerģijas tarifiem vai par mūsu skolu lobiju kārtošanu. Pašvaldību darbā un pašvaldību politikā tas ir spraigu pormaiņu laiks. Par to, kāda būs vietējo vara Latgolā, raidījumu cikla pormējas 5. noslēdzošajā raidījumā. Jaunais administratīvi teritoriālais dalījums nosaka, ka Latgolā 19 pašvaldībām jāapsavienojās 6 jaunos pašvaldībos. Kā tas ietekmēs reģiona iedzīvotājus? Te ir praktisks piemērs. Adrešu pierakstā pazudis tādas vienības kā Rugoju, Ciblis, Dagdas, Vorkovas un citi novadi. Vistīšāk reforma gan skars pašvaldību dūmī un institūcijos strādājošos, jo no darba vietas iespējams noksīs atsasacētīs gan deputātiem, gan administrācijas darbiniekiem. Kā jūs vērtējat pašvaldības darbu? Normāli. Esat pats uz vēlēšanām nokušām balsosit? Jāpadomā. Pašvaldība šeit ir такое pašvaldība vispār. Doma. Doma? Par Prēļiem es pateikšu reāli. Es 4. jūlijā atlidoju Prēļi respekt. Visu sataisīja basēnu, sataisīja fontančiki сделали. Mums ir brīnišķīga pašvaldība, tāda vadītāja kā mēs pat varētu turēties kā savs patstāvīgs novads. Ko jūs par to administratīvi teritoriālo reformu domājat? Tā mums ļoti nepatīk, jo šobrīd mums grib pievienot Latgalē, bet mēs arī nobalsojām tomēr par Vidzemi, visi vienot pārliecību iedzīvotāju. Domāju, ka mūsos arī būtu jāieklausās. Kas būtu jādara? Vēl jau jodāspaltī būtu arī īlus dažas, kuras nav, bet nospaltāts ir, kā izdarīts ir. Kopumā, kā tu pašvaldības darbu varat vērtēt? Pēc ballam? Baļu sistēmā varētu būt uz 8. 10 baļu sistēmā uz 8. Tā zadalēsitīs nokušajos pašvaldību vēlēšanos? Jā. Protams, kā tu savādāk. Ko jūs domājat par to administratīvi teritoriālo reformu? Administratīvi teritoriālā reforma ir, manuprāt, ļoti veiksmīga un pareiza. Un varakļāniem ir jābūt pie Latgales. Nevar škelt Latgales daļu kaut kādu, taisīt kultūru novadus kaut kādus. Kultūra novadi pastāv bez robežām. Protams, visi pārmaiņas, lielas pārmaiņas un lielas nepatikšanas. Visiem administratīvām attiecībām un kārtošanām un nosacījumiem, protams, viss pa jaunam. Bet visu Latviju ir pa jaunam. Savu vērtījumu līdzinējiem Vītvaru politikiem iedzīvotāji varēs izteikt nākamā gada jūnijā gaidāmajos pašvaldību vēlēšanos. Priekšvēlēšanu kampaņas visdrīzāk sāksies viņa poris mēnešus pirms pašas vēlēšanu dienas, bet esošo dūmju deputātiem līdz tam vēl jāveic pēdējais mājas darbs. Jāizstrādā plāns, ka jaunajam dūmjam sanākot uz pirmo sēdi sekmīgi sāktu funkcionēt arī pašvaldības administrācija un gluži vienkārši nesasāktos haoss. Gatavošanos jāsāk jau tagad. Kopš likuma izsludināšanas apvienojumu pašvaldību dūmju priekšsēdētājiem jāiet kopā un par to jādiskutē. Rieziknis novads ir un paliks teritoriāli lielākais Latgolā. Protams, ka ir situācija mums nedaudz atšķirīgāka no porēm, jo Varakļoni tiešām viskrasāk atsašķir no tom pašvaldībām, kas arī šobrīd jau ir izsnieguši Satversmes tīsā prasību. Jo Varakļonu novads, manuprāt, visemocionālāk to problēmu ir uzņēmis un visemocionālāk tai problēma tiek atspūgļot arī mēdījos. Bet nesaskatoties arī uz to, mēs ļoti labi saprotam, tamā skaitā arī Māris Justs, ka tik un tā Satversmes tīsas izskatīšana ir pietiekuši ilgs process un kaut kādus mājas darbus neizdarēt pirms tam ar cerību, ka būs viens vai otrs rezultāts, tas būtu vienkārši diezgan muļķīgi. Līdz ar to tas darbs, kas ir noteikts gan kaut kādas darbību izēmēšanas, gan apvienotos finanšu komisijas darbs notiek raiti. Sadarbība ar Rieziknis novadu Varakļonu novadam gan īsti nav nekāda ikdienas rutina. Līdz šām Varakļonu novads cīšāk sadarbojas ar citām pašvaldībām, piemēram, Būvvalde, tā ir kopīgi ar Cesvainis un Lubonis novadiem.
Līdz šim mēs esam sadarbojušies praktiski visos jautājumos ar Madonas novada iekļautajām pašvaldībām. Tās ir kā no pašvaldības, izglītības, kultūras, sporta, visās nozarēs pilnīgi šī sadarbība ir saistīta ar Madonas novadu. Ar Rēzeknes novada pašvaldībām esam mēģinājuši rakstīt kopēju projektu, kas bija uz kultūras jomu. Diemžēl neapstiprināja mums šo projektu, tāpēc tāda faktiska sadarbība līdz šim nav bijusi. Bet, kā jau es teicu, ar pašvaldību vadītājiem esam koleģiāli un nav jau arī tā, kad nerunājam. Es domāju, ka to jau rādīja arī iedzīvotāju aptauja, šie 84%, kuri tomēr redz to, ka mēs līdz šim sadarbojāmies pārsvarā ar Madonas infrastruktūru, gan slimnīca, privāti, ja cilvēks izvēlējās, tad viņš izvēlējās braukt uz Madonu. Tas, ka neatliekamā medicīniskā palīdzība pirms kādiem gadiem 5 tika pievienota zem Daugavpils un Rēzeknes, tad šobrīd neatliekamā palīdzība ved iedzīvotājus pārsvarā uz Rēzeknes slimnīcu, ja nav īpaši gadījumi. Bet pārējās valsts iestādēs un ļoti cieša sadarbība ir ar Madonu, un šeit arī gatavojot dokumentus satversmes tiesai, vēlreiz pārskatot šos visus jautājumus. Vienas 10 pāri iestādes ir tādas, kuras darbojas uz šo teritoriālo principu. Un šobrīd, ja Varakļānu novadu pievieno Rēzeknes novadam un mainās šis teritoriālais princips, tad būs diezgan daudz apgrūtinājumu iedzīvotājiem. Varakļonu novads gan nebūtu nav vienīgo pašvaldība Latgolā, kuras apvienošanai ar kaimiņu novadiem būtu vārds pievērst pastiprinātu uzmanību. Aglūnas novadu reformā paredzēts sadalīt 2 daļos, vienu pogostu pievienojot Preiļu novadam, bet vēl 3 pogostus Kroslavas novadam. Tas nozīmē, ka pašvaldības vadītājam Jurim Butēvičam jāapmeklē 2 apvienojumu novadu komisiju sēdes. Jaunais Preiļu novads tūp apsavienojotīs mozom, bet skandalozom pašvaldībām. Jau minētajā Aglūnas novada dūmī priekšsēdētāju goza mēnesi pirms pāvesta Franciska vizētis 2018. gadā. Savukārt Preiļu novada dūmī kopš pagājušo gada novembra praktiski nemoz nav priekšsēdētāja. Korupcijas noziegumos apsūdzētos Marotus Plyudus pienākumus pilda jos otrai vītniece. Ja pašvaldības, nesadarbosies savā starpā, nepildīs to, ko likums ir noteicis pildīt, ne jau pašvaldības ierieps, pūcēm, plešām vai valdībai vai ministrijai. Galu galā jau ierieps un iegriezīs saviem iedzīvotājiem, kuri dzīvo uz vietas, jo liela daļa iedzīvotāju pauda atbalstu administratīvi teritoriālā reformai un saredzēja to, ka tādas pārmaiņas ir nepieciešamas. Līdz ar to šajā gadījumā pašvaldībām ir jāstrādā kopā. Skaidrs, ka arī ministrija vēl strādā un detalizēti noprecizē metodiku, kādā veidā izstrādāt šos apvienošanās projektus un arī citu virkni jautājumus. Bet arī gads, lai ir pietiekami liels laiks, tas arī nav tik daudz, lai tā jau sāktu šos sadarbības mehānismus iedzīvināt dzīvē. Ir ļoti svarīgi jau šajā momentā šīs komisijas kā tāds patiesībā motivējošs faktors jau sadarboties, nevis ķildoties, bet jau pieslīpēt tos zobratus tam, ka mēs jau nākamā gada jūlijā būsim viens vesels un mēs strādāsim šī jaunveidojumā novada visu iedzīvotāju interesēs. Un es domāju, ka šī ir tā prizma un šis ir tas, leņķis, no kura jau lēmumi ir jāpieņem šodien. Pašvaldību intereses aizstāv Latvijas pašvaldību savienību. Uz kopīgu sanākšanu sanāk jaunās pašvaldības tā galvenā pašvaldība, kur ir vairāk iedzīvotāji, kuriem ir balsu kontrola pakete ar pārējiem. Un tagad parādās tās cilvēciskais faktors. Teorētiski tam, kas būs nākotnē iecerēts centrā, visas iespējas pieņemt tikai savās interesēs. Tad, ja viņš pilda solījumus saviem vēlētājiem, viņš var tagad sakārtot, ka viss, kas tagad labs notiek pie viņa.
No otras puses viņš ir cilvēks un arī atbildīgs cilvēks. Un viņi visi kopā mēģina atrast to kompromisu. Un kādreiz arī pilnīgi visu nepasaka, kā iet tā saruna. Parasti jau pirmajā sanāksmē pieņem, ka ja kaut ko pirksim vai kaut ko būvēsim, tad būvēsim tādā jaunajā novada centrā. Bet pastāv cerības, ka arī pārējo kaut ko darīsim. Jo atzīmē, ka pašvaldībos nanūlīdz to, kas sēdis notiek, bet informācija par tom nav publiski pieejama. Intervijos uzrunotī pašvaldību vadētoji poršprīstū sēdjos gan atklāja, bet nūnīcinoja izrunoto svarīgumu. Raidījums Pormējs plānoja apmeklēt Preiļu novada apvienojumu pašvaldību komisiju sēdi, tomēr stundi pirms tos Klaudija Zarāņa deve ziņa, ka sēde porcelta. Jo atzīmē, ka arī citos pašvaldībos informāciju par itū siežu nūrisi nebija nemaz tik vīglai īgiūt. Uzrunotū novadu sabiedrisko attīcību speciālisti tū, kod tad pašvaldību vadītoji tīkās, nevarā pascēt. Daugavpils novada dūmis priekšsēdētojs Arvīds Kucins atzina, ka jis ar Ilūksis novada dūmis priekšsēdētoju apsasprīžās nevis klotīnī, bet telefoniski. Ja mēdī nevar sekot līdzi komisiju sēdam, kur ir pierādījumi, ka tos tīšām notiek. Mums sadarbība ir izglītības pārvaldē, sadarbība ir starp skolām, metodiskajā jomā. Interešu izglītībā mēs esam sadarbojušies, jo mēs arī sapratām to, ka jau sen, ka mazam novadam bērniem nav varbūt iespējas, kur sevi parādīt olimpiādēs, un tā šī sadarbība notiek. Šobrīd arī mēs ir tādi daudzi jautājumi par bāriņtiesu, ka varbūt, ka to jau varētu kaut ko jau no janvāra sākt darīt, lai tas ir kopīgi. Bet ir jautājumi atbilžu pagaidām nav, kā to darīt un kā to varētu, bet domājam, priežam. Es domāju, ka pašvaldības arī pašreiz visas strādā, nodrošina visas funkcijas, un ar šo apvienošanās, projektu, tā ir tāda pārspīlēta steiga nedaudz. Tas, kas ir likumā nolikt, šī vēlēšanu komisija ir jāizveido, tas ir pats par sevi skaidrs un tas ir jāizdara. Bet par visu pārējo es domāju, ka nekas ļoti nemainās, vai mēs kaut ko ieviešam pirms šīs reformas vai pēc šīs reformas, jo pašvaldības jau tagad dara visu šajās robežās, kas ir. Un nav paredzams, ka šie finanšu līdzekļi būs ļoti lielāki vai ļoti mazāki. Es domāju, ka ar ļoti mazākiem līdzekļiem vienkārši nevar šīs teritorijas nodrošināt ar funkciju veikšanu. Jau izdara tādi darbi. Tātad pirmīs asūšos situācijas apraksts, analīze, lai tieši sarakstītu, kāda kuram ir sistēmas porvaldība vispār, kāda dokumenta aprita, kāda ir finanšu vadība, kādā veidā mēs porvaldam komunālos saimniecības vai kapitāla sabiedrības, kujos dara un tā toļok. Tātad te ir tik asūšo situācija. Nokušīs tātad mūsim jopazaverās, kurš no modeļiem vai no asūšs, vai no pīdūdīt jotājs būs jauns, būs optimālākīs jaunajā novadā. Es domāju, ka viennozīmīgi viens pret vienu nokopēt jau asūšo, tas pat nebūtu pat prota darbs. Līdz ar to tātad katra jopaņem labākīs un joilīg tamā jaunajā sistēmā. Protams, ka ministru kabineta noteikumu projektu par projekts, kas nosaka kārtību un par rezultātu, kas tamā projektā joizstrādā, nosaka, ka būs joizstrādā jaunos pašvaldības struktūra un nūlikuma projekts. Jā, kaut kādas īzējumas ir svarīgas, bet kāda nozīme izstrādāt jaunos pašvaldības nūlikuma projektu, ja būs jaunas vēlēšanas un jaunas politiskīs sastāvs dūmē, kurš attīstīs pastāstīs, nā, mēs strādāsim jaunu kārtību, mēs vispār neredzam, ka tūkujas tas ir sarakstieši, ka tas ir perspektīvs un vajadzīgs, un mēs taisāsim savu. Patīšām jaunu novadu dūmis pašvaldības administracijas struktūru varēs mainīt, bet vai tas notiks jau pirmajā sēdī? Pašvaldībai golu golā jāsāk sekmīgi funkcionēt no pirmos sēdis. Rieziknis novadu sākotnēji bija paredzēts veidot apvienojot lauku novadus un arī pilsētu. Saeimas deputāti lēma to tomēr nedarīt. Obiem pašvaldībām, kas ir kaimiņi arī burtiski, proti dūmis A, kas atcerunās iz vīnas i tos pašas īles, gan noksīs sasadarbotīs cīšāk.
Likumā ir nosacāts, ka tas jodara izglītības, atkritumu apsaimniekošanas un attīstības plānošanas jomos. Runājot par kopīgām īstodēm vai kopīgām sadarbības formām, protams, ir nozīmīgi jomina kopējo civilos aizsardzības sadarbības komisija. Toļok ir jomina kopējo darbībā atkritumu apsaimniekošanā, kur mēs esam īpašnieki mūsu Austrumu Latgaļas atkritumu apsaimniekošanas sabiedrībā, tā saucamai Mallasam. Protams, mums ar Rēzeknes pilsētu ir kopīgi īstode Rēzeknes speciālās ekonomiskās zonas porvaldēšanai. Protams, ka bija kādā brīdī mums kā kopīgi īstode veidota turisma informācijas centrs, bet saprotam, ka jā, te ir tā vieta, kur, diemžēl, te sadarbībā nanesa tādus augļus, kādus mēs gribējām, ja, un nebija tik efektīva. Jā, tagad strādājam atsevišķi, bet funkcionāli mēs esam tik un tā saistīti. Jā, institucionāli mēs esam atsevišķi, bet vienalga mūsu turisma biznesa cilvēki, turisma informācijas cilvēki sazadarbojās. Tas ir nesaraujams process. Tā kā es domāju, īstrodnis ir, vienkārši visos procesos ir jābūt elementārai savstarpējai cīņai, bez mojiņiem uz tā latviski saucamajiem uzmetīņiem. Grīžamās arī Rēzeknes pilsētas dūmī ar vaicojumu par vīziju, kādā veidā itū sadarbību varētu īstenot. Bet divam žēl, Rēzeknes pilsētas dūme mūsim atbildi nesniedza. Rēzeknes i Daugpiļs pilsētu sadarbībā ar Rēzeknes i Augšdaugavas novadim dzēvi joievīš līdz 2023. gadam. Dēļ to, vai pilsētas tomēr apvienot ar lauku novadim, galīgi lems nokamo saima. Izrādīs arī pietnīgi nevar viennozīmīgi pascēt, kā būtu labāk. Pirmkārt, lai būtu sadarbība, nav stāsts atkal, ka ir jāpasaka likumā, ka ir jāsadarbojas. Man šķiet, ka te ir atkal vēl viena lieta, kas ir būtiska, ka lai divas pašvaldības, kuru robeža ir pa ielas vidu sadarbotos vai pa ceļa vidu sadarbotos, ir svarīgi, lai šīs abas pašvaldības savā starpā runātu. Un te ir jāsaprot, ka tā nav Latvijas parādība, bet Eiropā ir tendence, ka pilsētas izplašās un apēt priekšpilsētas, veidojās tātad liela urbānā pārvaldība. Neatkarīgi no tā, modeļi ir dažādi, respektīvi, un es šeit vēlreiz gribu pateikt, ka katrā Eiropas Savienības valstī ir savs unikālais administratīvais modelis, lai gan mums patīk viņus salikt kaut kādās grupiņās un čupiņās. Nē, tur ir savs unikālais modelis, jo nav pilnīgi identisku administratīvo modeli. Tieši tāpat ir ļoti dažādas pieredzes, kā pilsētas sadarbojās ar pieguļošajām lauku pašvaldībām. Viņi veido sadarbību, viņi veido klāsterus, turklāt, piemēram, sadarbības teritorijas vai klāsteri var veidoties gan vienas valsts ietvaros, gan arī starpvalstu ietvaros. Izrādīs, sasadarboties varēja, ja pat vajadzēja jau cīšāk, jau sen. Latvijā ir izstrādāts vecajā likumā, respektīvi tagad spēkā esošajā likumā ir iestrādāti 4 panti, kur 10 gadu laikā gandrīz netika īstenot par tā saucamām pašvaldību kopdarbības iestādēm. Kopdarbības iestāde nav padota nevienai pašvaldībai, nevienas pašvaldības priekšniekam, bet katrā kopdarbības iestādē izveido līdzīgi tā kā padoma akciju sabiedrībā, kad no katras pašvaldības pārstāvji pieskata iestādes darbību, un viņi darbojās visu to labā. Šī lieta faktiski nav īsti aprobēta. Daži piemēri ir, teiksim, kad valsts kopā ar pašvaldībām tādas lietas dara, tā kā Rēzeknes ekonomiskā zona vai savā laikā bija Ventspils osta un Rīgas ostā, kur bija šīs ostu valdes kā sadarbības iestādes, bet viņas nav īsti aprobētas Latvijā. Tik tiešām daudz, kas no likumos ierakstēto nav īvīsts dzēvī, vai tā būs arī turpmāk. Itamā šaltī notiek gatavošanos apvienošanai, bet tai klot noks arī izmaiņas pašvaldību likumā. Pagaidām par izmaiņām diskutēja slēgtai Vides aizsardzības un reģionālos attīstības ministrija.
Ministrija uzskaita lītas, ko vajadzēja mainīt, bet neatklāja kai. Latvijas pašvaldību savienība pastosta, ko vairāk. Uz šo brīdi ļoti maz ir zināms, kaut arī jau rītā būs 5. sanāksme, jo esam ķērušies pie paša sākuma. Pirmais rezultāts ir savā ziņā interesants. Līdz šim bija 6 veida pašvaldību funkcijas. Minēts likumos 3 veida autonomās funkcijas un 3, kas ir saistīts ar valdības uzdevumiem. Tagad, spriežot pēc visa, paliks 6 vietā 3 varianti, ar ko nodarbojas pašvaldība. Pirmais, tas ir autonomā funkcija, tāda, par ko galvenais atbildīgais ir pašvaldība. Ja kaut kas misējās, tad maksā par kļūdām no pašvaldības budžeta. Otrs ir pārvaldes uzdevumi, ko pašvaldība veids valsts funkcijas izpildē. Ja kaut kas misējās, tad maksā no valsts budžeta. Trešais variants ir pašvaldības brīvprātīgā iniciatīva, kad ja kaut kas šī valstī nav labi nodrošināts, tad pašvaldība var to darīt, ja vien tas nav pretrunā ar likumiem. Tā ir tāds pavērsiens uz funkciju sakārtošanu. Viņš ir šķietam juridisks jautājums, tad viņam varētu būt diezgan dziļas sekas, kas prasīs pārskatīt nākotnē droši vien 10 dažādas likumus, kur vajadzēs precizēt, kādā veidā tas viss tieši notiek. Otrs ir iezīmējies jautājums jau pašlaik, ko arī solījusi ministrija par izpildvaras un lēmējvaras nodalīšanu. Īpašas jēgas šai nodalīšanai nav, tā ir drīzāk cīņa par varu. Ieteikumus, kā uzlabot pašvaldību darbu, nemitīgi dalos valsts kontrole. Ir vairākas lietas, ko gan informatīvā ziņojuma, gan jau pēc likumprojekta sakarā mēs no savas puses esam arī snieguši valdībai, ko mēs esam redzējuši revīzijās, un kuru mūsu skatījumā ar likuma palīdzību tiešām varētu arī atrisināt. Viena lieta ir tieši šīs jomas, kas ir pakārts gaisā, kas īsti nav ne tur. Ja, vai tās būtu atskurptuves, vai arī mēs redzam, piemēram, ka nenāks pa ļaunu, ja valstī būtu vienots regulējums kapsētu jomā, jo citādi šobrīd katra pašvaldība izdomā savu, ja, un tad viens cilvēks nevar saprast, ka šitai pašvaldībā man to cilvēku apbedīt ir pēc tādiem nosacījumiem, otrā pavisam pēc citiem. Ja. Varbūt tās pamatlietas tomēr vajadzētu noteikt vienāds. Lūk, tātad šādu nesakārtoto vai nenoteikto jomu sakārtošanu būtu viena lieta. Otra lieta, kas mūsu skatījumā ir diezgan būtiska un kur mēs diemžēl redzam daudz, varbūt kā daudzu problēmu sakni, ir jautājums par lēmējvaras un izpildvaras nenodalīšanu pašvaldībās. Tas ir jautājums, kas ir sasāpējis un palicis jau faktiski no iepriekšējās reformas, un iepriekšējās reformas gaitā par šo jautājumu diskutēja. Un arī pēc tam diskutēja, un tie ierobežojumi, kas ir noteikti, piemēram, deputātiem ieņemt kaut kādas amats izpildvarā un otrādi pašvaldībās, šie ierobežojumi šobrīd ir diezgan minimāli. Un kāpēc? Un tas tika bieži pamatots ar to, ka pašvaldības daudzvieta ir skaitliski nelielas, un cik tad mums to cilvēku ir. Un ir skaidrs, ka tas cilvēks, kurš varbūt, ir skolas direktors vai ieņem kādu citu amatu, kādā pašvaldības iestādē, citu cilvēku varbūt nav, vai citi arī pat nevēlas kļūt par deputātiem, viņš būs arī deputāts. Ko mēs redzam, tas bieži vien rada ne tikai interešu konfliktus, bet rada arī lēmējvaras izpildvaras saplūšanu. Ja būtu tām jābūt nodalītām, kas vienai būtu jākontrolē otra par to, cik labi strādā, tad mēs redzam, ka viņas nereti ir saplūdušas. Tagad, kā likums ir pieņemts un atbilstoši likumam pašvaldības kļūst lielākas, teritoriāli, skaitliski lielāks, mūsuprāt, šīs jautājums būtu tas, kas būtu pilnīgi noteikti jārisina. Valsts kontrole uzteica Riezeknis novadu, kas pēc jūsu ieteikuma reorganizē grāmatvedību pagastu pārvaldēs, samazinot administratīvo slogu. Jautājums, vai to pieredzi pārņems arī jaunajā Riezeknis novadā? Politologi vērtēja, ka pie administratīvo sloga problēmas vainīga ir arī valsts ar prasību pēc pārlieku lielos birokratijas. Šeit ir vēl viena tāda interesanta Latvijas, es teikšu, ka parādība, ka kopš 90. gadu sākuma valsts pārvaldes reforma centrālā līmenī ir gājusi savu ceļu, un pašvaldībās visas reformas ir gājušas savu ceļu. Dažkārt man rodās sajūta, ka tās ir divas dzelzceļa sliedes, kuras tā arī laikam nesatiekās. Faktiski ir jāsinhronizē
tas informācijas apjoms, ko mēs no pašvaldībām pieprasam, lai neveidotos liekas darbības. Tad šeit ir primāri stāsts par šo. Bet kontekstā ar slogu vai ar, teiksim, nērtībām runājot, mani maķinīt dara bažīgi viena cita lieta. Ir apņemšanās jauno likumu izstrādāt līdz septembra beigām. Vismaz tas ir ministru kabineta protokola lēmumā, un tad visticamākais, ka likums sāktu savas gaitas Saeimas gaiteņos. Ja viss notiek tā, kā ir iecerēts, tad var sanākt, ka jaunais pašvaldību likums ir gatavs uz nākamā gada pavasari. Un tad tīri no tādas perspektīvas es teikšu tā, jaunievēlētajām pašvaldībām, tiem cilvēkiem, kas nonāks jaunievēlētajās pašvaldībās, viņiem var būt ne tuvu, ne tas vieglākais darbības un profesionālais posms, jo, padomājiet, tātad ir jānodrošina tīri administratīvi jaunizveidoto novadu, administratīvā funkcionēšana, iekšējā lietvedība, visu iekšējo informācijas un dokumentu aprite, sakārtošana. Visas šīs darbības, plus vēl, ja nāk klāt jauns likums, tātad vēl arī no jauna likuma var nākt jaunas prasības. Administratīvi teritoriālo reforma bija vajadzīga, bet ar jos īstenošanu ir radījis zināms hauss. Kas šo hausu radīja? Politiķi. A kas jūs ievēlēja? Mēs vēlētoji. Tad, lai mēs kopā izdotos to hausu atrasināt. I tas bija raidījumu cikla Pormējis 5. un pēdējais raidījums. Visu labu!